Ja tavai ukulelei ir iespējams iespraust vadu, tad pie mums Ģertrūdes ielā 64 var dabūt visādus nelielus pastiprinātājus, arī lielus skaņas pastiprinātājus, bet, piemēram, šāds te modelis ir ļoti foršs ar to, ka viņam ir iebūvēta baterija, nav jālieto citas baterijas, viņu var lādēt ar USB-C, var iespraust austiņas, te ir vēl audio ieeja, ja tev ir kāds cintiņš, te var pievienot Bluetooth un telefonu, savienot ar savu telefonu un klausīties kaut kādas dziesmas, tad te būtībā ir skaņums, tonis, un te var uzlikt draiviņus, tev parādīšu, kas tas ir. Un te viņu var ieslēgt. Tad mums vajag vienu vadu un ukuleli, kurai var iespraust vadu. Un tad ukulelēm iekšā bieži vien ir skaļums. Un tad viņu var saregulēt pēc saviem ieskatiem. Es viņu uzliks pilnajā skaļumu, pilnajā gainu un tonis pa vidu. Tad viņš skan tā, bet es varu uzlikt vairāk toni. Un tā būtu kraukšķīgāka skaņa vai uzlikt mazāk toni. Un tā būtu maigāka skaņa. Var vienkārši spēlēt, kāds spēlē ukuleli. Un visādus. Un šis ir paredzēts elektriskajai ģitārai. Ja tev interesē akustiskie, tad dod ziņu un es uztaisīšu video par to. Bet šis man patīk ar to, ka ir kraukšķīgāka, draivīgāka skaņa. Un kas notiek, ja nospiež šo pogu, kad tu dabū draivu. Un, ja tev patīk šie te roķīgie toņi, tad es iesaku nomainīt uz zemo G stīgu un būs vēl dusmīgāka un ģitārīgāka skaņa. Un, protams, ir priekšrocības, ko var spēlēt kā ukuleli. Šī ir Baton Rouge ukulele, kurai var iespraust skaņas pastiprinātāji. Te ir skaļuma poga iekšā, un šis ir pastiprinātājs elektriskajai ģitārai, kurš, manuprāt, skan forši uz ukuleles. Kā tu domā, ieraksti komentāru. Es uzfilmēšu video, ja?